Šodien parunāsim par labam līderim piemietošo prasmi uzdot pareizos jautājumus īstajā brīdī. Šis ir Valsts administrācijas skolas podkāsts Izaugsmes formula, sarunu cikls Līderība, kurā mēs aicinām pārstāvjus no dažādām jomām un nozarēm, lai iedziļinātos līderības aspektos. Es esmu Ines Brokāne-Zerāne un Valsts administrācijas skolā vadu publiskās pārvaldes profesionalizācijas un administratīvās kapacitātes projektu, kura mērķis ir stiprināt publiskās pārvaldes profesionalitāti un tajā skaitā arī līderību. Un šodien pie manas podkāstā ir ieradusies ciemos Valsts zemes dienesta ģenerāldirektore Vita Narnicka. Labdien, Vita! Labdien! Paldies par godu piedalīties šādā podkastā. Mums arī liels prieks, ka vadītāji ar prieku piedalās. Un mūsu tēma ir vairāk izgaismot, kas tad ir līderībā. Un tas līdz ar to arī tas pirmais jautājums, vai bieži savā ikdienā domā par to, kas ir līderība, izmanto šo terminu? Es jau vadītājs diezgan krietnu laiku, dažādos arī laika posmus un dažādos līmeņos. Un sakotnēji tā līderība, es varbūt par viņu tādā tiešā veidā nerunāju, bet es vienmēr domāju par to, par ko man ir jātur rūpi, ko man jāpanāk izpildīt un kā es kopā ar savu komandu izdarīšu. Un tie ir tie jautājumi, kad tu pirmoreiz sāki apzināties, ko nozīmē līderība. Līderībā pēc tam nāk tev kā sapratne jau vēlāk ar laiku, ar pieredzi, vismaz manā gadījumā, bet manā gadījumā tas viss arī sācies ar rūpēm par to, kā izdarīt to, ko vajag izdarīt un kā to izdarīt cieņpilni. Mēs ļoti labi zinām, ka pasaulē pastāv ļoti daudz vadības skolas un izpratnes, un līderi mēdz būt dažādi. Arī vadītāji var būt dažāda tipa līderi. Jebkurā gadījumā vadītājs tas, kas ir dienas beigās, uzņemās atbildību par visu, kas notiek iestādē. Es domāju, tādā pozitīvā nozīmē, un kaut kāda veida līderim viņam ir jābūt. Noteikti mēs vienmēr, protams, iedomājamies par līderu, mēs skatāmies uz pēdējos 100 gadu tādām spilgtām vēsturiskām personām, bet mēs saprotam, ka daudz lietas izdarīja varbūt tādi netik spilgti vadītāji vai runātāji, bet tāpat tās ir līderi. Tu vari būt līderis organizatoriskos jautājumus, tādos iedvesmas, strateģiskos jautājumus, tu vari būt iekšējas komunikācijas, ārējas komunikācijas, tas lūms ir ļoti dažāds. Bet galvenais manā ieskatā, kas raksturo, kāpēc tu vari būt iestādes vadītājs vai jebkuras cilvēku grupas vadītājs, ir tas, ka tu esi gatavs uzņemties rūpi par to visu savu komandu un par viņu mērķu sasniegšanu cieņpilnā formā. Vai līderība privātajā sektorā atšķirās no publiskā sektora? Es domāju, ka nē. Jo līderība ir līderība. Mēs to, man liekas, arī līderību no bērnu dārza iepazīstam, jo mums tur ir bērnu dārza audzinātāji, kur zinām veidu uzņemas grupas līderību, un tad izrādās viņi vienmēr ir palīgi, kurš palīdz citam, piemēram, šņurēt, sasiet un tā tālāk. Tas ir principā tas pats, kas strādā arī kolektīvā, un cilvēku vadīšanā paliek jebkurā vietā, cilvēku vadīšana, cilvēku iedvesmošana un atkal joprojām cieņpilnu mērķu sasniegšana, tas jebkurā līdera virs uzdevums. Vai tu atceries to pirmo reizi, kad tu kļuvi no eksperta par vadītāju, un kā tas bija? Un vai tas bija tā, kā tu biji iedomājies vadītāja lomā, vai tomēr bija kaut kādi izaicinājumi, par kuriem tu iepriekš nebija domājis, ka ar tiem nāksies saskarties? Jā, tas notika vairāk kā 20 gadus atpakaļ. Es, protams, biju iedomājis, ka man iecēla par vadītāju 2,5 cilvēkiem, kā es teicu, bet smējos tajā laikā, jo viens cilvēks vienkārši pusslodzi nebija darbā. Un es domāju, ka tas būs tā kā filmās rāda, tā kā jums Rīgas racinām iedot atslēgu, kur tev struktūra vienība un vadi. Dzīvē tāds nenotiek, cilvēki ir cilvēki, un nekāda procesa nenotiek ar izslēdzu, un mums bija liels departaments, kurš pēc tam sadalījies nodaļās, un departamenta direktors ilgstoši nevarēja atlaist to vadīšanas kontrolas to. Un tad es vienā mirkli sapratu, ka no tā cieši mani 2,5 kolēģi.
Es negribu teikt, varu padot, jo viņi kolēģi, es vienmēr saku, mēs esam vienai istabai, es tikai vienkārši tā istaba, kurš pieskata, lai visi atnāk un aiziet veseli un dzīvi un labā garastāvokļa no darba. Un es sapratu, ka tas garastāvoklis nav pareizais, neiet labi, un ka bieži vien mani varbūt izdomāti plāni, sistematiski pieņemt lēmumu, kā nodrošināt ikdienas taktisko darbu izpildi, tiek izjaukti ar labi gribēdam. Tad es esmu sapratusi, ka man jāaiziet un jāpasaka, tu man uzdevi uzdevumu, un te ir mana atbildība. Un es par to rūpēs, jo citādi mēs tos cilvēkus, 2,5 cilvēkus izdedzināsim, tas labi nebūs. Un tādā mirklī es vienā mirklī sapratu, jā. Tas pirmā reize, kad es sapratu, ko nozīmē būt līderim un uzņemties atbildību rūpes par to, ka mēs izdarām to, ko mums jāizdara cieņpilnā veidā. Tad rūpēties ne tikai, lai uzdevumi ir izpildīti, bet arī par tiem cilvēkiem, ar kuriem kopā strādājam, ne? Jā, toreiz es biju pilnīgi jauns kuķis, es teikšu tā, es to varbūt tā sievišķīgi emocionāli saprotu, bet šodien mēs atveram visu vadības grāmatas, uzbraucam uz visiem pasaules fórumiem, mēs runājam par izdegšanu, cilvēku izdegšanu, par daudzām tām tieši emocionāls inteliģences izaicinājumu. Tas ir tas cieņpilns. Ja mēs to darām cieņpilni viens pret otru, es domāju, ka tas daudzos gadījumos palīdz izvairīties no tiem nepatīkamiem efektiem. Šobrīd, pēc 20 gadiem, tu jau vadi pavisam citā līmenī. Tu esi ģenerāla direktora. Cik cilvēku šobrīd tu vadi? Tā, faktiski te ir kaut kādi 630, štata vietu saraksts tuvu 700. Jā, tas ir ļoti, ļoti liels kolektīvs skaitās. Jā. Un kā tur parūpēties, lai būtu redzama gan tava vīzija, gan tās rūpes par darbiniekiem, ir pilnīgi citādāk nekā 3, vai ne? Jā, bet manuprāt, viss sākās ar savu iekšēju sapratni par to, ka tev to jāizdara. Tas ir viena liela lieta, un otra lieta, ko jāsaprot, ka viena no manām rūpēm ir būt tā kā kapteinim, tāds tā kā karoga nesējam un parādīt, kur mēs kā iestāde strateģiski virzamies, kāds ir mūsu prioritāts un noturēt tieši to virzību uz to prioritāšu izpildi, neļauties ikdiena metāties pa sīkumiem. Un tas arī izpaužās ar to tādu stingru, pārliecinošu un atkārtojušu komunikāciju no manas puses. Kas mēs esam, ko mēs gribam sasniegt, kāda mums ir organizācijas vērtības. Mēs regulāri arī taisām tāds pasākums ar dažādām publikām, un tas ir no vienas puses, bet no otras puses praktiskai dzīve, ar ko saskarās, manuprāt, vadītāji savas līderību parāda visvairāk tad, kad ir tie smagie posmi, kad ir jārisina kaut kāds nepatīkams lietas, notiek arī, protams, kļūdas, visā citas lietas, un kā es, kā iestādes vadītājs to organizē, un kā ar savu rīcību parādu, kā es pret to attiecos, kāda ir mana rūpe par darba kārtību, kāda mana rūpe par emocionālu inteliģenci šādos nepatīkamos jautājumos, un tam līdzīgi. Tas ir katra diena ar to, kā tu runā cilvēkam, kā tu viņam uzdot uzdevumus, kā tu cieni to, ko viņi tev ir atnesuši. Man nepatīk šis vārds, bet gramatiski un valodiski ir ok, es nelabošu to vēstuli. Es cienu viņu darbu. Tas ir tā cieņpilni. Viņi sākās ar ļoti mazām lietiņām. Bet to, ko es arī pēdējā laika, jau kādu laiku sev esmu atklājuši, ka mums Latvijā kā līderiem jāmācās ne tikai pārvaldīt sarežģītas situācijas, jo to mēs diezgan labi esam iemācījuši. Rīkoties krīzes situācijas, tad mēs parasti viss ļoti samobilizējam un tā tālāk. Bet mēs nemākam svinēt uzvaras, sasniegumus un pareizi paņemt to sasniegumu kā tālāku tādu atspērienu nākamā attīstību. Bieži vien, mums sanāca un tāds mēs aizbraucam uz pludmali, sākam sauļoties un kaut kā pārsauļojamies, un tad mums atkal iestājas krīzīt. Tā kā es uzskatu, ka līderim ir ļoti liela arī spēja izcelt uzvaras, svinēt uzvaras, bet arī uzvaras dot pozitīvu enerģiju, tālāk pārvērst organizācijas tāda attīstības vilni un vai tāds pozitīvi, tā kā paņemt to uz bortu un vēl vairāk izmantot lielāku jaudu no tā. Saka jau, ka tas vidējā līmeņa vadītājam ir visgrūtāk. Viņam ir jāvada gan komandu, gan jābūt tomēr arī jau tai vīzijai un skaidram redzējumam. Kā tu savā iestādē, jo sanāk jau, ka tie vidējā līmeņi ir tie, kas ir tieši tev padotie darbinieki.
Kā jūs kopā veidojat to komandas sajūtu un atbalstu, lai tur būtu gan tā vīzijas izpratnē, gan arī vadītājam ir tā spēja arī to aiznest līdz saviem darbiniekiem? Šeit, manuprāt, sen viss ir atklāts. Tā ir komunikācija, neparprotama tiešā komunikācija, skaidrošana, lēmumu skaidrošanu, varbūt tāda arī nepatīkama lēmumu skaidrošana ir tas, ko vienmēr gribās pateikt, kāpēc tu sāki man tā jādara. Jādara, ja? Tas mums nepatīk, bet tieši tā spēja izskaidrot cieņpilni, ka ir, kāpēc tu esi pieņems tādu lēmumu un spēja vispār izskaidrot jebkārt savu lēmumu, manuprāt, veido līderi kā tādu. Un, protams, tā ir sistemātiskā komunikācija un sistemātiskā komunikācija un atgādinājums, kas ir iestādes prioritātes, kas mums ir darba plāna prioritātes un tā tālāk. Atkal, tas nav nekāds tāds know-how, bet jā, tas ir tas, ko šķiet viss pašsaprotams, bet nevienmēr notiek. Protams, mūsu iestādē vēl ir tāds ieviesusies tāda tradīcija, ka mēs regulāri taisam tādas lielākas sanākšanas, kur mēs runājam, un es arī aicinu līmeņa vadītājiem stāstīt par saviem uzvarām, par saviem strateģiskiem plāniem, prioritātēm, par dalīties ar savu pieredzi tādējādi, sajūsties, ka tas nav kaut kāda abstrakta iestāde vai iestādes vadītājs, kas to visu izdarīja, bet mēs visi kopā kā komanda, jo te nav nesvarīgu komandas locekļu, visi ir svarīgi. Visiem jānes savu ieguldījumu, un tad, kad cilvēki jutās, ka viņi ir pamanīti, viņi ir novērtēti, un novērtēt es nedomāju, ka tas ir tikai vienmēr pozitīvais novērtējums. Novērtējumi var būt dažādi, bet kad tā komanda redz, ka te viss notiek uz tādiem godīgām spēles noteikumiem, tad viņi arī labāk pavēlkās. Un, protams, to, ko ir jādara, jārunā arī iestādē par tie saucamiem ziloņiem istabām. Respektīvi, ne ar tēmu, kur visi redz, ka viņi nav ērti runāt, bet parasti mēs, nav korekti tur runāt tā, bet ir jārunā. Tas ir tas sarežģītas sarunas, ir tas, kas arī stiprina to komandu. Bet atkal atslēgas vārds cieņpilni, ja? Tā kā, ja mēs, protams, ir kādreiz arī sanāks, kur visi par visu sūdzās, bet to jāsarulē kaut kāda saprātīgā laika un tā, bet jā, ir jārunā par ziloņiem istabā un īstenībā jārunā arī par pelēkiem degunrādžiem, ja, kur visi redz, ka ir problēma, visi viņu zina, bet pieskārties grūti un risināt grūti, un tad vienam mirkli tas pelēkie degunrādži pārtop arī par kaut kādiem stipri lielākiem izaicinājumiem. Tā kā tie divi dzīvnieki, kur mūsu tā kā pārvaldībai eksistē zilonis istaba un pelēkais degunrāds, ir tas, pa ko ir jārunā ar komandu un jālūdz, ja arī tie mani kolēģi to redz, tad, lai viņi saka, mēs tādās sarunās esam visi uz vienā līmeņa, mums nebūs nekāda mans atbildes. Tas nav nekāda zilonis istaba, visi kārtība, nē. Tāds nestrādā. Jā, es arī nesen biju citu valsts administrācijas skolu tādā konferencē, un tur arī izcēla, no ar ko atšķirās iestādes, kas tiek pāri tām grūtībām. Un tur kā reiz tiek uzsverts, ka mums viss ir kārtībā tajās lielajās krīzēs, kur tiešām cilvēki māksa mobilizēties, bet jautājums ir, kuri ir visgatavākie krīzē un kas ikdienā risina tos nepatīkamos mazos jautājumus, tos, ko tu arī minēji, droši vien tie ir tie, kur tu redzi, vai tas ir zilonis, vai tas ir tas degunradzis, bet ka mēs spējam risināt jau mazās nepatīkamās lietas, un tad jau pēc tam arī tā pārmaiņas, kad nāk iestādē, ir vieglāk, jo mēs ikdienā risinām tās lietas, nevis tā kā izliekamies, ka viņas nav. Tā kā man liekas, tāda asociācija. Bet saki, tu jau, tava karjera ir veidojusies publiskā pārvaldē. Kas ir tie tavi personīgie motivatori? Man personīgi motivatori ir divas lietas. Man patīk izdarīt lietas labi, un kādam to ir jādara. Ja es to nedarīšu, tad kurš cits? Mēs varam visi, protams, sēdēt un gaidīt, ka atnāks apgaisnība no debesīm un viss kaut kā sakārtosies. Neviens cits, kā mēs paši, katru dienu ar neatlaidīgu darbu nesakārtosim to valsti, neuzbūvēsim viņu ar vienu tādu jaudīgāku un spējīgu. Tāpēc man ļoti patīk tas pēdējais arī
tas devīzi, mana Latvija ir mana rūp. Ja? Tas ir tas, kas man pašai rūp, lai mēs dzīvotu visi foršā valstī, un pēc mani viņi paliktu tā noteikti sakārtotāk un spēcīgāk. Vai tu vari pastāstīt kādu piemēru, par ko tu īpaši lepojies, kur ir tas viens solīts izdarīts vairāk? Daudz soli izdarīt, teiksim, tieši šajā konkrētas iestādē, es domāju, ka tā ir datu atvēršana, kuru, protams, daudzkārt pasaule tiek uztverta, ka to grib Eiropas Savienība, to grib kaut kādi tādi moderni demokrātijas pamatlicēji, ka tas ir tāds modernais trends, un tas, arī pa vecam bija ok. Varbūt nedaudz kontekstu iedošu. Valsts zemes dienests ir iestāde, kur uztur informāciju par nekustamiem īpašumiem, viņu fiziskiem aprakstiem, atrašanas vietām, dažādu veidu arī tādu informāciju kā adreses, ja, kur Google jau adresi uzzina no adrešu reģistra, ne jau no kosmosa atlidotā ziņa un tā tālāk. Un ilgstoši šie dati Latvijai bija pieejami komersantiem tikai par maksu, un tas bija saistīts ar iestādes finansēšanas modeli. Mums joprojām tāds caurmera neparaksts parasts priekš Latvijas valsts pārod, bet ļoti tipisks Eiropai, kur mums ir lielāka daļa no budžeta, mēs nopelnām, sniedzot dažādu veidu pakalpojumus, un mums bija jāatver tos datus, jo tu noteicām direktīvu un regulu. Mēs arī zinām, ka citur Eiropā tas bieži vien beidzās ar tādu sāpīgo, pilnu ar negācijām, tādu piedzīvojumu un ar tādu zaudējumu sajūtu. Mums ilgstoši arī bija problēma ar šo prasību izpildu, vairāk kā 10 gadus nespējam to izdarīt, bet, sastājas vienā dienā viss zvaigznes, un jā, daram tā, un mēs dabūjam iespēju atvērt datus, bet mums bija maz laika sagatavoties. Un, protams, tā ir, kad mēs saņemam to signālu, ka būs, mēs nebijam ļoti uzplānojuši visu, jo vienkārši nebija liederīgi ieguldīts, jo 10 gadus teica, nē, kāpēc 11. saka jā. Bet saņemam to ziņu, un tad mums bija jāmobilizējas, kā mēs to izdarīsim. Tas, manuprāt, ir viens labs paraugs tam, ka tā, kas ir, tā, ko mūsu valsts piedāvā ļoti daudzām iestādēm, dažāda veida jau gatavas platformas, kā portāls Data.gov.lv, tur visādi varam tie iniciatīvas. Īstenībā tas mums noņem nos kaut kāds 70-80% no mūsu tehniskiem risinājumiem, sarežģītības un riskiem, bet tajā mirklī vajadzēja pieņemt lēmumu, kā mēs to izdarīsim, tādā tempā, kādu mēs spējam, un tādējādi, lai mūsu arī iestādes IT infrastruktūra nenobrūk, jo vienkārši, ja mēs nemainītu datu izplatīšanas stratēģiju, mēs dabūtu to līdzīgi, ko piedzīvoja daudz citas valsts Eiropas Savienība, kur tā izdarīja vienkārši vienā mirklī, tad, kad kaut kas bija pa maksu tagad pavelti, visi iet, un tev vienkārši tā infrastruktūra nav paredzēta tādiem apjomu radītājiem, un vienkārši ir skaidrs, kā tas beidzās. Tas beidzās ar dažādu veidā sistēmas nestrādāšanu. Un tad mēs sapratām, ka tas ir galvenais risks, un, protams, vēl tur bija pāris riski, un mēs sākam būvēt savu stratēģiju, iziet no tā, kā mēs varam nepieļaut to, neskatoties to, ka mums nav ne daudz laika, ne naudas, jo mums bija jāatver 1. janvāri, un tieši tajā mirkli tika parādītos naudas, lai sagatavotos tām visai atveršanai. Bet mēs visu izdomājam, man ir brīnišķīgi kolēģi, jo mēs vienkārši atbildējam uz jautājumu, kā mēs to varam izdarīt ar tādiem resursiem, kādi mums ir. Un tad īstenībā izrādījies, ka nemaz tik slikti nav tajā Latvijas e-pārvalde, daudz kas ir gatavs, mēs varam atkal izmantot, un mēs tieši pateicoties tam arī izdevām, manuprāt, briļanti. Es domāju, ka no Eiropas Savienības kadastriem mēs esam viens no lielākiem uzvarētājiem no šīs situācijas. Mums nekas nepalika sliktāk, mums palika labāk tikai un vienīgi labāk. Tas signāls par to, ka daram, bija piešķirtais budžets. Jā, ka budžeta pieprasījumā, budžeta likumā iekļāva un no ministru kabineta izgāja uz Saeimu, un tas ir septembris, mums 1. janvārī jābūt bijis jau strādājošiem. Jā, 3 mēneši mums bija. Tas nozīmē, ka komanda noteikti ticēja. Komandā sakotnē bija pilnīgākais tāds dezorientācija, jo labi, mēs domājam, tikai vienai datu kopā adresi, kas ir principā kritiski svarīgi priekš Latvijas tāds loģistikas atpazīstamībai un tā tālāk. Nē, visiem datiem, un tad
un tad vajadzēja ieelpot un izelpot, jo, protams, bija kolēģi, kur saka, nē, tas nav iespējams, mums vajag gadu gatavoties, plānot un visu izplānot līdz pēdējai detaļai, un tad to mēs varēsim, to nevarēsim. Tas ir tāds normāls pieņemšanas, viss tas emociju cikls, bet, uz to brīdi es biju diezgan pieredzējuši ar lielām pārmaiņu. Es ļoti labi sapratu, ka pirmais jau moments būs noliekšana, pēc tam problēmas pieņemšana, apzināšana, pēc tam pieņemšana, pēc tam risināšana. Vienīgais tas laiks, ka mums nebija tam ļoti daudz laika. Mēs kaut kā līdz risināšanai kaut divu nedēļu laikā izgājām. Bet, tas, protams, arī no manis, kā no līderi prasīja tādu uzrunāšanu, sakot, nē, šī ir vienreiz iespēja ne tikai mūsu kā iestādē, bet arī Latvijas ekonomikai, sabiedrībai, jo tie dati īstenībā arī ir svarīgi daudz lēmumu pieņemšana arī privātā sektorā. Un skaidrs, ja viņi pieejami visiem un pavēlti, tas dot pilnībā ar laiku dos tādu pilnību citu tādu sprādzienu ar iespējām. Un to mēs, piemēram, redzam tagad ar adrešu datiem. Agrāk tur varbūt 1000 klienti, mums bija 500 līdz 1000, kur ik pa laikam izmanto šo servisu. Tagad mums to adrešu kopu 3 reizes minūte, lai pielādē kādu sistēmu, mēs to redzam. Līdz ar to tas lietojums pilnībā citādi pāraudzis, bet no vienas puses, bet no otras puses tas nozīmē, ka Latvijas viensēts iedzīvotājs beidzot veizē ieraudzīja savu adresi, beidzot arī kurjers turien var aizbraukt, un ja mēs runājam par Latvijas arī reģionu attīstību un tā tālāk, tas bija ļoti svarīgi, jā. Mēs iesākam šo sarunu ar to, cik svarīgi ir vadītājam uzdot jautājumus, klausīties un dzirdēt, vai arī šajā procesā tam bija liela nozīme? Jā, tam bija ļoti liela nozīme, jo visi kolēģi pateica tā ja valsts beidzās tik slikti, tur tik slikti. Visi zināja, kurā valsti beidzās slikti, un tad uz jautājumu, kuram beidzās labi, bija pauze. Tad saka, labi, tad mēs būsim pirmiem, kuram beigsies labi. Mēs nepaspēsim, saka, paga, sāksim domāt, ko mēs varam izdarīt, un tad iesim un runāsim, ko mēs nevaram izdarīt, un komunicējam saviem sadarbības partneriem. Kaut kādu aptuveni 2 līdz 4 nedēļu laikā mēs regulāri tikamies, pierakstījām, tā kā pilnībā iteratīva reiz nedēļā, uz kādām atbildēm mums jārod atbildi. Pirmais jautājums vienmēr ir, ko mēs varam izdarīt, ko mums vajag izdarīt, lai atver datu kopas sarakstu. Kurš no tiem neiet, tā mēs nevaram izdarīt labi. Mēs esam iedomājuši, tā varbūt izdarīt citādāk. Mēs tur nepaspēsim to. Kāpēc mēs nepaspēsim? Jā, mēs darīsim tā, kā parasti darījām, jā, bet mēs varam mainīt taktiku un stratēģiju. Jo mana pārliecība ir labāk izdarīt to, kas ir sanāk, un godīgi pateikt, nekā sēdēt un gudri stāstīt, mums nepietiek laika plānošana, nekā nesanāca. Bet tās rezultāts bija tāds, ka mēs pirmo datu kopu jau nopublicējam decembrī vidū, tuvu pirms Ziemassvētkiem. Un interesantākais bija tas, ka datu entuziasti visu Ziemassvētkus tajā 20 nostrādāja, un jau mēs pirmā darba diena pēc Ziemassvētkiem jau skatījāmies, ka mums tur jau ir uzdot vēstules un visāds jautājumi. Man liekas, Jaņu Kašu pārluka jau pirms jaunā gada daži dati parādījušies, un tas tā procesā izgāja. Un iziet cauri tam procesam iteratīvi, īstenībā ja man šodien pajautātu, vai es viņu gribētu savādāk, ka mēs to izdarām, es saku atbildi nē, jo mēs neparterējam laiku nenormālu detaļu plānošanai, ko mēs nevarējām apzināt, tāpēc, ka tas process mums aizveda uz daudzām atklāsmēm, runājot arī ar tiem potenciāli lielākiem datu lietotājiem. Mēs nenotarējam resursu lietu plānošanu taisīšanai, kuram nevien nav vajadzīgs, jo mēs runājam ar datu lietotājiem, kas ir primāri vajadzīgs, kas ir svarīgi. Pēc tam mēs runājam paši ar sevi, mēs šo varam, šo mēs nevarēsim, bet varbūt izdaram mazāk, bet izdaram. Un tā, ka mēs visu laiku gājam no mazāka uz lielāka, mēs īstenībā dažās vietās sākotnēji apstājums, ka stop vairs nevajag. Dažas lietas, piemēram, tā kā adreses, ja, tagad viņi piedzīvos šogad, es domāju, vismaz 2 tāds interesants pārmaiņas, jo mums nāk tādi zinošāki un lielāki datu lietotāji, kur uzdot tāds jautājums, ko mēs saprotam. Ok, mums sākotnēji šķiet, ka to nevienam nevajag, bet varbūt tomēr vajag. Bet tad, kad tu dari tikai tam, kam ir racionāls pamatams pieprasījums, mēs neterējam savus resursus un negudrējam to, ko pēc tam mums varbūt vajadzētu pārstrādāt un izmest. Līdz ar to tas resurs bija
pilnīgi savādāk izlietots. Un atkal vēl runājot par to datu atvēršanu, tāds interesants fakts. Mēs viņu datus atveram 22. gadu, un tajā laikā mēs atveram 22 datu kopus, un bija saskaitījuši, ka vairāk nebūs. Nē, visi dati atver neko. Tagad mums ir pār 40. Kāpēc tā ir sanas, tu par to var gari un daudz runāt, bet tas rodās no tā, ka mēs tiešām iemācījāmies dzirdēt, ko grib mūsu datu lietotāji, un pašie, varbūt viņi vēl neizdomāja, ka viņam to vajag, bet beidzot mēs arī kaut kādā veidā tā kā sāli sapratam, kas ir tas, kas tiešām ir vajadzīgs. Jo tāpēc mēs arī esam tik populāri arī pašlaik tajā atvērto datu portālu, un mūsu datu kops, es teiktu, vienu no populārākiem. Kā jūs nosvinājāt uzvaru, kad bijāt noslēguši un bijāt atvēruši? Varbūt tas bija ap tiem Ziemassvētkiem, varbūt jau jaunā gadā. 22. gadā svinēšana nebija baigi labā lieta, jo bija joprojām Covids. Bet noteikti katrā sanāksmē mums tāds iknedēļu direktoru sanāksmes, tad ikmēnešu tāds plašāks sanāksmes, pēc tam mums tāda pusgada un gada sanāksmes, tur mēs vienmēr runājam, ka tā ir vislielākā uzvara, un es noteikti, katru reizi pasakam, man, piemēram, ir adrešu departamenta direktora Natālija. Viņa tāds, tām sievietēm, kuri pieraduši būt vienu pusoli aiz vīriešu, tāda neredzamā zonā, bet viņa ir reāli ļoti jaudīgs cilvēks, un beigās viņas nevis stāstīja, ka viņa tā nekad nav darījis, viņa saka, man jāpadomā. Un pēc 3 dienām atnāk, jā, es te padomā, un te vēl var šitā un tā, un tad tu saproti, ka tu vienkārši uzdevi pareizu jautājumu. Cilvēki saka, nevis uzreiz saka, es to nekā, bet man jāpadomā. Un tad atnāk atpakaļ un tu redz, wow, cilvēks tiešām spēja un dara. Bet to, ko man kolēģi arī pateica, ka viņu mūža varbūt arī pirmo reizi bija tāds vadītājs augstā līmeņa, kurām rūpē, kā viņam izdosies sasniegt rezultātu. Nevis bija uzdot rezolūciju, jūs tur katrs kā mākat tad izskoloties, bet mēs kopā gājam un risinājam. Un domājam gan par risku pārvaldību, gan uz ārēju komunikāciju un tā tālāk, jo vienkārši kaut ko izdarīt, tas ir trešdaļa no problēmas, bet kā to pastāstīt, kā to pasniegt, kā parunāt ar sadarbības partneriem, ar datu lietotāju kopienu, lai tas sanāktu uzvara, nevis rūgtums, jo tieši par to visvairāk mani kolēģi beigās bija satraukušies, bet izrādījās, ka tiešā runā godīgā ir vislabākais veids. Protams, ievērot visu informācijas klasifikācijas, to visu pastāvošu normatīvu regulējumu, par ko nevar publiski runāt, bet ja mēs runājam par visiem publiski pieejamiem faktiem un datiem, tur nav nekāds problēmas. Vienkārši godīgi, cieņpilni atkal pret viņiem ir jārunā. Vai tā bija ierasta prakse, iet pie lietotāja vai pie sadarbības partneriem un runāt? Tādā veidā iestādē līdz šim nebija tā kā ierasta prakse, kaut gan pastāvēja divas konsultatīvās padomas, bet atkal konsultatīvā padome, tu satiecies tādu lielu nozari, tādu, kā es saku, ļoti augstu pārstāvošu cilvēku, kurš tāds nozares vidējais, ja? Bet, ja mēs runājam konkrēti, piemēram, par adrešu datiem, tur bija skaidrs, ka tas ir, ar ko mums ir jāparunā ļoti stingri, jo jāņu sēt, jo viņi būs pirmie un profesionālāki lietotāji. Un tā saruna jau bija par konkrētu tēmu. Tur nebija tikai jāņu sēt, tur bija vēl vairāk tādi Latvijas pasts, elektrums, tie, ko mēs redzam arī tajā mirklī, intensīvāk adrešu lietotāji. Ar tiem mēs, protams, runājam. Jāņasēta būtu tāds liels jaunpienācējs, bet, kas ir tajā visā tirgu kaut ko spēlē, un mēs runājam nevis ar kaut kādu abstraktu sociālu organizāciju, bet mēs runājam ar konkrētiem, mēs uzrunājam tas organizācija, un mēs palūdzam tos cilvēkus, kur gatavi sēsties dialogā. Un šī saruna, manuprāt, bija veiksmīga ar to, ka mēs runājam ar tiem, kas grib kaut kādu reālu rezultātu, kuram ir vīzija, ko viņi grib un kāpēc viņi grib. Jo vienkārši gribēt kaut ko ir ļoti labi, bet mēs, ja nesaprotam, kāpēc, tad tur arī var rasties sarunas. Un tādā ziņā, jā, mēs
runājam nevis ar vidēju nozares, bet mēs runājam ar tiem ekspertiem, entuziastiem, jo skaidrs, ka to pirmie dati lietota, un viņi būtu bijuši un viņi būtu bijuši tie, kas veido viedokli. Un tas bija tāds, protams, nedaudz izaicinājums, jo ar dažiem viņiem vēsturiski bija izveidojušās tāds, es teiktu, brīžiem kontroversāls dialogs. Jāatzīst, ka daži mani kolēģi varbūt kādreiz pagātnē arī bišķiņi var no augstprātīgi komunicēja vai ar tādu stāstu, mums tam naudas nav, mēs neko nedarīsim tā tālāk. Bet tad varbūt jāspēj arī cilvēkam izstāstīt, kāpēc tu to nevari izdarīt. Noteikti pēc šī procesa jums ir bijušas arī tādas atziņas, kā kaut ko mainīt un darīt citādāk. Un šobrīd, ko jau jūs darat un esat pārņēmuši jau kā praksi? Es domāju, ka kolēģi pirmoreiz mūžā noticēja, ka agile un iteratīvā metode strādā, ka ir ok, ka mēs sākam kaut kādu procesu, ka mums nav tāds master plāns, kur viss ir līdz pēdējai detaļai saplānots, parasti tam ļoti daudz laika tērē, un pēc tam izrādās, ka tur kaut kas iestājas, ko neviens nevar iedomāties, vai ne? Ka mums bija skaidrs, ko mums vajag sasniegt, mums bija nospraust mērķi, termiņi, un tad katrai tai aktivitātei mēs gājam cauri un ar kaut kādu nedēļu, 2 nedēļu ciklu noprecizējam to plānu, tāpēc, ka ar vienu katru nedēļu palika vairāk skaidrs detaļas. Ja mēs to darītu, piemēram, tradicionālā veidā, tad mums būtu garš tāds plāns, ūdenskritums, waterflows. Visticamāk, tur varētu tādu vienu sienu ar tapeti, ar tiem visiem pasākumiem izdrukāt un uzlīmēt, bet tāpatās tajās visos plānos būtu daudz nezināmo atbildi. Mums, protams, šķita, ka mēs labi saprotam, kā mēs gribam dāt struktūru, un pa lielam tā bija taisnība, bet pāris, piemēram, piezīmes mums tur bija. Un tad, protams, mūsu tāda ideālā pasaule, kur mēs visu esam izplānojuši, tad tur būtu notikuši kaut kādi nobrukumi un tā tālāk. Un, protams, bijuši arī kaut kāds tur tehniskās aizķeršanas un tā tālāk. Un atceramies, ka tas arī vēl joprojām bija Covid laiks, un kāds varbūt arī bija saslimis no atslēgas ekspertiem. Tas nozīmē arī vajadzēja visu spēt pārplānot. Bet tad, kad ir skaidrs, ko grib sasniegt un solis pa solim, tad tu esi brīvs un tu neesi noterējis tādu nenormālu, ļoti lielu resursu tādai detalizētai plānošanai. Un es domāju, tas būtu ļoti demotivējuši, ka tu saproti, ka plāns apstiprināts un pēc 3 nedēļām viņu jau jālabo. Tad uzreiz visiem rodās sajūta, ka plāns ir nepareizs. Nē, tas nav nepareizi, vienkārši mēs daudz ko nevarējām paredzēt. Mums ir jāmācās visiem dzīvot. Tāda laikmeta, kur viss strauji mainās un ir lietas, ko mēs nevarējām paredzēt. Bet darbiniekiem bija, vai viņi jau bija pieraduši pie tādas agile pieejas? Nebija. Un tagad pēkšņi kaut ko darīt, pilnīgi citādāk, noteikti bija arī nepieciešams tāds atbalsts un motivācija un izpratne, kāpēc šāda metode. Jā, tā ņemot vērā, ka mums tajā laika bija arī Covid, joprojām bija Covid, saprotam, tas ir Covid. Mēs, man liekas, jau esam aizmirsuši, ko nozīmē Covid. Jā. Un mēs īstenībā daudz runājam kopā, un, protams, mums arī iestādes resursi nebija nemaz tik brīvi, varbūt vidusmērā citai iestādē. Tāpēc tad es sapratu, ka man kā līderim jāuzņemās to lomu būt coacham tādā procesā daļai un saturēt un parādīt ar savu attieksmi, kā mēs esam uz vienas laivas. Par to, ka kāds uzdot neērtu jautājumu vai pasaka savu satraukumu, viņu neviens nesitīs un arī nemetīs ārā no laivas tajā okeānā, kur mēs tur peldējam tajā mirklī. Mēs esam kopā un ka mēs viens otru saturam, atbalstām, stiprinām, spēcinām. Un es domāju, ka daudziem darbiniekiem tas varbūt arī bija pirmā pieredze, kad vadītājs nevis uzdot uzdevumus un tad atprasa, kas ir izdarīts, bet palīdz arī pārvarēt tos arī varbūt emocionālos vai mentālos kaut kādas robežas, kas ir tur sabūvējuši visādi iemeslu dēļ. Un, protams, bailes, jo vislielāka robeža rada bailes, ka neizdosies, es pateikšu A, un pēc tam tas A izrādīsies B, un man par to sītīs. Un tas arī ir tāds arī izaicinājums iestādes vadītājiem panākt to, ka
cilvēki atnāk, jā, es domāju, būs A, bet sanāca B, ko mēs darām, respektīvi šitās lietas runāšana. Es domāju, ka priekš manis, kā Valsts dienas ģenerāldirektora, tas bija gājis 2. gads mans būšanas ģenerāldirektora amata, tas bija tāds ļoti liels veids, vai, kā parādīt un pierādīt kolektīvam, kā es te esmu nopietni un esmu līderis un man rūp, kas notiek. Un pēc tā projekta es arī sapratu, ka man arī vadītāja, vidēļiņu vadītāja tāda komandas dinamika būtiski izmainījušies. Viņi sāk vairāk varbūt uzticēties manim lēmumam, manai vīzijai un arī uzticēties tam, ka tas jau nekas, ka mēs nezinām visu atbildes, jo ja mēs zinātu uz visu atbildes, tad kāpēc mums vajag projektu? Kāpēc tas joprojām nav izdarīts? Darīšanas laikā mēs mācījāmies, un tas arī, starp citu, atrisināja to parasta problēmu, atzīt, ka mēs kaut kādu risku nepamanījām, vai tur mums kaut kāds tehniskās izstrādes izaicināja vai nobīdz. Tas bija tāda labvēlīga pozīcija, kur svarīgāka vērtība bija atklātība un vainošanas un vainināšanas kultūras nereproducēšana. Tas ir svarīgi. Bet kā tu šajā brīdī parūpējies par sevi? Ja tev bija principā gan projekts, gan jātiek galā, gan principā jāparāda jaunas pieejas, un kas bija tas, kur tu ņēmi to spēku tajā brīdī kā vadītājs, kurš droši vien bija diezgan arī vientuļš tajā brīdī, sevišķi vēl Covidā, kur nebija tāda arī fiziska kopā būšana. Man ir brīnišķīga ģimene, kas man sniedz vienmēr iedvesmu un atbalstu. Ir tā, ka esmu cilvēks, kas nāca no zemes. Man neārkārtīgi patīk pastaigā pa mežu ar suni. Man tajā laika vēl bija pilnībā maziņš jauns suns, kur īstenībā katru dienu manim pieprasīja arī treniņus ar viņu. Tā ir meitenīte. Un tad tas nozīmē, ka man bija arī citi pienākumi un uzmanības pārslēgšana, obligāti kaut kāda veida fiziskā kustība ir ļoti svarīga. Man ļoti meditīvi ir mežs, tas vēl rudens laiks un varēja vēl seņot, tad es arī seņoju. Tajā rudenī, man liekas, es arī sāku pamēģināt to seņošanu ar lukturīti, jo sanāks beidzās vēlu un tomēr gribās un tā. Un īstenībā laiks sev, atpūtai, pārslēgšanai, un noteikti rūpes arī par savu kaut kādu emocionālo un fizisko vajadzību piepildīšanu. Es nedomāju, ka tas ir paēst vai pagulēt, bet tam arī jābūt, šaubu nav, bet arī cita veida kustības. Tas ir kaut kas tāds, kas arī ir visu laiku, ne tikai tajā brīdī, kad bija Covid, vai ne? Tas ir visu laiku. Jāsaka tā, paldies Covidam, ka viņš man atgādināja, cik tas man ir svarīgi un iespējams, un tas, kas notiek Covid laikā, es vienkārši to sāku darīt biežāk nekā brīvdienas. Jo, ir bijuši gadījumi, ka es 9 vakarā saku, visi mēs sežamies mašīnā ar suni, onboardējamies, braucam uz mežu ar to pašu lukturi. Un man arī man ir vecāki, viņi tādi jau ir stipri nejauni. Un es jau arī domāju, viņam arī ļoti patīk, un mammai nelielas problēmas ar sirdi. Es mammai saku, es braukšu viena 9 vakars. Nē, man arī ļoti patīk. Tā kā tas visu kopēji ģimenes arī veselību uzlaboja. Jā, un es tad gribu arī par tavas iestādes nedaudz par tādu veselību parunāt par to, kā veidot tādu mācīšanās kultūru. Jo, nav noslēpums, mēs esam valsts administrācijas skolā un gribās arī saprast. Skaidrs, ka mēs visvairāk mācāmies caur šādiem projektiem, kā tu tikko izstāstīji, vai ne? Tā ir tā praktiskā lieta, bet arī droši vien ir svarīgi arī uzturēt tonusā par to, kas notiek apkārt. Arī droši vien pēc šīm varbūt kādams gribēja aiziet un uzzināt kaut ko vairāk par agile pieejas, tādu no kurienes gan no teorētiskās puses, gan no tādas. Kā jums notiek, kāda ir tā mācīšanās kultūra, vai viņa jau ir bijusi iepriekš, vai tomēr nācies ir piestrādāt? Mēs pašlaik iestādē jau būtiski pārveidojam mācīšanas kultūru. Iepriekšējā kultūra, jāsaka, tā viņa bija ļoti intensīva mācīšanas, bet bieži vien tikai pa jautājumu, kas ir saistīti precīzi ar tavu darbu darīšanu. Ja tu esi karšu zīmētais, tu
mācīs par karšu zīmēšanu, un tur kaut kāds apkārtējas lietas, te kā normatīvu sākts izprast tajā mirkļi un tā tālāk. Tas, kas līdz ar manu atnākšanu mēs ieviesam, mēs sākam vairāk runāt par tiem saucamiem soft skilliem vai mīkstām spējām un bišķiņ tiem cilvēkiem paplašināt skatu uz dzīvi, jo, ja tu visu laiku jau 10 gadus zīmē kādas robežas karti, tev tā redze paliek ar katru dienu ar vien šaurāk uz dzīvi, bet ja mēs gribam attīstīt procesu, mēs gribam cilvēkus, kas sniedz iekpilnas konsultācijas un tā tālāk, viņam bišķiņ ir jābūt plašākām skatām. Protams, mēs skatāmies, kas ir tas, ko jādara un kā jādara. Mēs tagad tieši Zemes dienestā izveicam ļoti lielu un turpinām tādu tā kā dažādu veidā lekcijas sēriju, kur katrs var pieteikties, var nepieteikties, tas ir bieži vien nav spiestā kārta, runāt par tādām lietām kā emocionāla inteligence, par cieņpilnu komunikāciju, par kā rakstu valoda izteikties saprotamāk, vienkāršāk, par tādām lietām, kur it kā visiem liekas paši par sevi saprotam, ka, piemēram, emocionāla inteligence, bet to, ko es varu pateikt, ka līdzšinē tā mācīšanas sistēma, viņi tiešām ļoti izkop profesionālas prasmes, bet mēs ļoti maz runājam par tām horizontālām prasmēm. Viņiem ir ļoti liela nozīme, tā skaita arī cilvēka labūtība, jo, ja cilvēks sēž darbā, viņš ir sadedzis, viņš ir sanervozējis, viņš ir sliktā mentāla stāvokļa, noteikti nekāda cieņpilna klienta apkalpošana, valsts uzdevuma pildīšana nav iespējama. Ja? Viņš īstenībā, tas negatīvas emocijas viņu sadedzina un vēl sadedzina tilts ar sabiedrību. Un tas noteikti nav nevienam vajadzīgs. Mēs daudz pašlaik arī mēģinām cilvēkus mainīt to domāšanu no tā, ka būs kāds lektors, kas atnāks visu izstāstīs un parādīs, kā darīt, pāriet uz to, ka cilvēks arī paši pamācās, mēs, piemēram, dodam iedvesmu, tu pamācies, izkopi, tu saproti, ka tev vēl trūkst vēl šeit profesionāla zināšanas, tad tu dabūsi, piemēram, dziļāku mācību, bet tā doma, ka es iziešu 7 dienu kursu un iemācīšos, kā mēs te ieviesam sistēmu tādu jaunu karšu zīmēšanas sistēmu un es viņu mācēšu izmantot, nē. Tev ir gan jāsaprot to teoretisko bāzi, varbūt kaut ko praktiski jāpadara, bet jāsāk pašam praktiski strādāt, lai uzdot jautājumus to, ko tu nesaproti, jo lektors nevar zināt, kas tevi sagādā, ko tu nesaproti, turklāt mēs esam ļoti dažādi. Un tāpēc mēs tagad ieviešot 23. gada nogalē, 24. gada sākumā savu to jauno karšu zīmēšanas sistēmu, mēs tomēr ļaujam cilvēkiem vairāk pašiem padarboties. Mēs sapratām, ka cilvēkiem nepatīk lasīt grāmatas. Mēs uzņemam video, ko uzņem citi darbinieki, nevis kaut kādā ārēji cilvēki. Un mēs arī iestādi ļoti daudz tagad mēģinām iedarbināt to principu iemācīja skolotāju teacher. Un nākamais atkal anglicisms learning by doing. Jo tad, kad mēs pamēģinājām izdarīt, tad mums rodās tādi konkrēti jautājumi, kas nav skaidrs, jo tādā varbūt postpadomu tā domāšana skola, ka man atnāks pasniedzējs, viņš man iedos konspektu vai instrukciju, kā man rīkoties visos gadījumos, bet tas nav iespējams, tāpēc, ka gadījumi, ja mēs tā skatāmies no varbūtības teorija, ir bezgalīgi daudz variantu, un visus nevar, protams, izstāstīt. Var izstāstīt pamatscenārijas vai arī izstāstīt, kā rīkoties sarežģītas lietas un tā tālāk. Pēc tas ir arī pārmaiņa, bet man liekas, ka viņa nāk arī visā pasaulē. Mēs mainamies, kā mēs mācāmies, un tas konteksts, kā mēs visu mūžu mācāmies, viņš paliek nevis kaut kādu tādu šauras, tādu intelektuāļu grupas piekopta praksa, bet viņi, man liekas, aiziet visur. Es nezinu, man liekas, mūsdienas pat apkopēji visu laiku jāmācās kaut ko jaunu par tiem apkopšanas līdzekļiem tā tālāk, lai viņai arī pašai būtu ērtāks darbs. Ko tu, Vita, šobrīd mācies? Es šobrīd mācos vairāk vai mazāk tā dizaina domāšana, tāds lietiņas, kas saistīts arī ar inovācijas vadību,
Un es vēl ļoti daudz arī mācos vēsturi. Es uzskatu, ka atbildes tās nākotnes situācijas, kur man būs jāsniedz atbildes, viņus nav grāmatas, jo tas vēl nav noticis. Varbūt ir kaut kāda grāmata atbilde vai ne, bet atbilde būs jārod pašam sevi un tā tālāk jāizprot, kas ir noticis, kā tas ir noticis, kāpēc ir noticis. Protams, pasauli ļoti daudz dažādu metodoloģiju, dažādu lietu risināšanā. Par viņam noteikti ir jābūt lietas kursu un jāsaprot, bet pirms sāk lietot kādu metodoloģiju jāsaprot, ko mēs darām, kāpēc mēs darām un kam to visu vajag. Un šie jautājumi ir līderi, ir vadītāji, kuram ir jāsaprot šos jautājumus. Un tad tādā mirklī tev jābūt pietiekam plašam dzīves skatam, lai tu spētu sniegt tāds atbildes sev, un tādējādi arī, ja es atbildu sev, tad es varu atbildēt savam kolēģim, cieņpilni aiznest to domu, un tad mēs kopā virzītos uz priekšu. Mūsu saruna iet uz noslēgumu. Mums ir tāda tradīcija, kad iepriekšējais runātājs uzdod jautājumu nākamajam runātājam. Tad jautājumu uzdevējs ir Dvitijs Kaļins, un viņa jautājums bija tāds: vai tu vienmēr esi gribējusi būt vadītāja, vai tā vienkārši notika un dzīvē vienkārši salikās kauliņi, ka tu esi vadītāja amatā? Man ļoti interesanti. Man bija kā 4-5 gadi, un tad mans ģimenes vecāka paudze pasludināja, ka te aug ļoti spēcīgs vadītājs, uz ko es vienmēr uzskatīju, ka viņa neko nesaprot. Man patīk tādas māksliniski, zinātniskas lietas, un es vienkārši varbūt būšu kaut kāds izcils eksperts. Bet dzīvē vēl pirms 20 gadiem tā iegrozās, ka es sapratu, ka nē, es redzu, kā to var izdarīt labāk, kā to var organizēt labāk un tā tālāk. Un tad es skatījos, ka ja neviens nepiesakās, tad man jāpaņem un jāizdara. Un tāds arī bija sācies. Es ilgstoši teicu, ka es nekad nebūšu iestādes vadītājs, ka tas nav priekš maniem, jo man patīk tāds savādākas lietas un tā tālāk, bet es esmu ļoti liels iestādes vadītājs. Tāpēc to, ko mēs kādreiz pa sevi iedomājas un to, ko mēs spējam, nevienmēr tas sakrīt, bet ir jāklaus savam dvēselē un savam tādam prātam, kurš tev pasaka, vai uzdot arī sev tos pareizos jautājumus. Ja es redzu, kā to var izdarīt, neviens negrib vai viņam nesanāk, pēc man neuzņemties to iniciatīvu. Tā es arī kļuvu par vadītāju. Un kāds jau redzēja tās iezīmes, jau agrā jaunībā, ka tā varētu būt? Visticamāk, jā. Vecāki, ziniet, tur ir omas un vectētiņi, tur visāds 70 plus gadi, viņi jau to dzīvi redz savādāk. Tu taču tikai tur ar bērniem spēlējos. Bet viņi teica, nē, tā es būšu mākslinieks. Vispār to tajā laikā es gribēju būt ārsts. Un kas būs tavs jautājums nākamajam runātājam? Izstāstīt par to mirkli, ka tas vadītājs saprata, ka viņi ir sanācis vadītājs. Viņš ir kļuvis par līderi, ja? Tā iekšējā sajūta, ja, kurā brīdī? Iekšējā sajūta, jā. Jo to, kā mēs uzvedamies un kā mēs sajūtamies, tas korelē, bet ne tādā 1-1. Es varu uzdot jautājumu, varbūt, kurš bija tas brīdis, kad tu sajūties tā? Ka man izdodās. Tas bija arī pirms 20 gadiem, tad, kad es saku, man jāsāk rūpēties par savu mazo tādu šūniņu. Un bišķi gadu vēlāk, kad mums bija jāievieš vienu lielu sistēmu, lielais vadītājs bija prom, ilgstoši prom, gandrīz 2 mēneši, un tas tam ļoti lielam projektam bija ļoti kritisks moments. Un tad es sapratu, ka tā nebūs. Nebūs tā, ka cilvēks no slimības lapas tur mēģinās vadīt lielu projektu, ka man vienkārši jāpaņem visu savās rokās, jo mēs tik daudz strādājam, mēs nevaram to rezultātu palaist ārā. Un tad es sapratu, ka, protams, tam cilvēkam viņš jūtās vainīgs, sēžot mājās un tā, bet tādi ir apstākļi. Un tad es kaut kā tā ļoti cieņpilni pateicu, tu veseļojies, bet mēs te tiksim galā. Un tad, kad mēs tikām galā, tur es biju Finanšu ministrijas viens valsts sekretāra vietnieks, man teica, es domāju, ka tu izgāzīsies, un vispār viss tas projekts izgāzīsies, bet tu bez vadītāja tiki galā ar visu, viss bija norunātos termiņos. Tad es sapratu, jā.
Un tad arī bija tā iekšējā sajūta, kad... Jā, kaut kas sanāk. Nē, man toreiz bija sajūta, es šo to māku tomēr, jā. Paldies, Vita, par sarunu. Paldies. Un paldies klausītājiem, ka klausījāties, un tiksimies jau nākamajās sarunās.